cilvēks, kurš ir izdzēris 2 litrus ūdens, varbūt pat 3 litrus ūdens, viņam gribās dzert. Tāds, kurš ir apēdis milzīgu porciju ar makaroniem, ar sieru, tikko, viņam gribās ēst vēl. Tur ir tāda paša porcija, varbūt ar frīkartupeļiem. Vai labi, kaut ko veselīgu salātiņu, sopa virsu, tādu riktīgos. Gribās. Tāds cilvēks, kurš ir noskrējis maratonu, viņam gribās vēl skriet vēl 20 km. Tā, viņam taču baudu sagādā skriešanu. Tāds, kurš bijis mēnesi ceļot riktīgajā tur atpūtā piedzīvojumā, viņam gribās vēl turpināt to, vai viņš būs ar to piesātinājies. Tāds, kurš ir nopelnījis tik daudz naudas, cik viņš gribēja, viņam būs tāda pati vēlme atkal turpināt to pašu pasākumu darīt, tīri dēļ naudas, vai nē? Ko es ar to gribu pateikt? To, ka tas, kas cilvēkam ir jau, ko viņš jau ir iegūs, ko viņš jau ir piesātinājies, viņam nav vajadzība to darīt atkal. Labi, es jums minēju tādus vairāk mazāk tādus laicīgus, ja, kas pāriet, ja, un tad atkal to vajag elementus, bet ja mēs to pārvirzām uz garīgo tematiku, tas ir tas, ar ko es tā kā pozicionēju sevi, kurā jomā virzienā es dodu informāciju. Pozicionējot uz garīgo tematiku, cilvēks, kurš ir sasniedzis garīgo to mieru, ja, kurš ir apstādinājis šo dialogu, kuram ir harmonija iekšpusē, viņam vajag meditēt. Kā jūs domājat? Viņam vajag retrītus visādus. Jogu varbūt viņam vajag. Labi, joga tur ir tīri fiziskā vēl kultūra klāt, bet ja mēs paņemam jogu priekš miera, vajag tādam cilvēkam jogu, lai viņš tur viņu mieru dabūtu? Nevajag. Kāpēc? Tāpēc, ka viņam jau ir miers, viņš viņu ir sasniedzis. Un no šejienes jūs varat ļoti viegli analizēt meistarus, cilvēkus, kuri ir sasnieguši šo iekšējo mieru pa īstam, to stāvokli, kuri nav. Tie, kuri ir sasnieguši, viņi nenodarbosies ar meditāciju, nenodarbosies ar jogu, miera dēļ, ja kaut kādas tur šīs harmonijas dēļ. Viņi nenodarbosies kādām praksēm, kaut kādam iemesla dēļ, tā, kuru jau viņi ir sasnieguši. Pat ja viņi kādreiz iespējams tās prakses ir darījuši. Viņi nebūs vairs viņam vajadzīgi. Bet lielākā daļa cilvēku, kas garīgi kaut ko pasniedz, viņi jums dos meditācijas, tur retrīts, meditācijai viņi jums tur dos kaut kādus tur audio guided meditations, bla, 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 iekšējam mieram un tādam un šitādam, kopā ar mani mēs tur klusumā meditēsim, ņemsim enerģiju, tā tālāk. Cilvēks nav tajā stāvoklī, kurā, ka viņam vairs neprasās to labi, tur varbūt ieslēgts cits, ka viņš priekš citiem to dara. Bet problēma šeit ir tāda, ka, kad tu dari to priekš citiem, tu zini, ka tu esi pamat elements, jo elements kā cilvēks, teiksim, es esmu konkrētajā stāvoklī, un es savācu savu blakus cilvēkus, arī viņi varbūt attālināti, kur ir saslēgušies ar mani, kad es esmu tajā stāvoklī, ja viņu uzmanība krīt uz mani, viņi slēdzās pie manis un sāk just manu stāvokli. Bet tas nenozīmē to, ka tas stāvoklis viņam paliks. Viņš būs īslaicīgs. Tas tā kā tāds būs narkotisks apreibums viņam notiks. Pēc tā viņa aizies mājās, papriecāsies, tas narkotiskais apreibums, tas stāvoklis viņam varbūt stundu, 2, varbūt dienu. Varbūt 2 dienas, maksimums 3. Pēc tam viņš atkal atgriezīsies savā stāvoklī, kurš viņam ir parasti. Savās tajās visās lietās. Un ko tie cilvēki atkal dara? Nākamnedēļ viņi atkal dodās pie tā paša cilvēka, atkal uz to pašu meditāciju vai tur kopmeditāciju, kopenerģijas praksi, lai atkal izjustu to pašu stāvokli. Tie cilvēki ne ar ko neatšķirās no narkomāniem, kuri arī tādā veidā kaut ko kompensē. Es nesaku, ka to nevar darīt, to var darīt, tikai tad tu saproti, kas notiek. Tad tas ir pa godīgo. Kad cilvēks domā, ka viņš tādā veidā kaut kur virzās, kaut ko attīstās, viņš ir ilūzijā.
Un īsta meistara uzdevums ir tāds, to atklāt cilvēkam un pateikt, ka tu esi ilūzijā. Un iedot viņam pa pakaļ un pateikt, tinies no šejienes. Apmēram. Ja viņš redz potenciāli, ka tam cilvēkam tas vairs nav vajadzīgs. To var iedot cilvēkiem 1, 2 reizes, lai viņi sajūt, kā tu vari justies, ja tu sasniegtu to pašu, kas ir man. Un cilvēks to sajūt, un tad tu viņam tiek pateikts, skaties, tagad tev pašam pie tā jānokļūst. To ķermenis ir iepazinis, tas ir tavs mēraukla, iespējams, to pat būs vēl jaudīgāks, vēl skaistāks tās tavas sajūtas, tie piedzīvojumi, bet tālāk tev jāvirzās pašam. Jo to pašam ir jāgūst pieredze caur savu apziņu. Nevis pieslēgoties pie manis vai pie kāda cita, bet pašam. Pašam jāgūst atziņas, pašam iespējams jāmaldās. Tur 10 gadiem, tur braukājot visu kaut kur darot, spēlējot šo spēli, kur patiesībā ir ilūzija. Iespējams, kādam vajag to spēli paspēlēt, lai to ego salauztu, tā var teikt, lai viņš būtu nogatavināts augurs, kurš var atnākt, un tad viņam tādam sprīdīnim pasaka, to jau nekur nebija jābrauc, kur apsēdies un savā istabā, kur es un vēro visu. Un tad viņam tāds notiek, kāpēc es 16 gadus kaut kur braukāju, kaut ko meklēju, kaut ko darīju, ja viss ir tik vienkārši. Un tad viņam var atbildēt tieši priekš tā, lai tu to saprastu. Lai tu piesātinātos ar to visu. Lūk, tas ir īsts meistars. Ja tā meistars cilvēks jums tā nesaka, tad viņš ir viltus. Viņš grib kaut ko no jums iegūt, vai arī viņš ir tāds, kurš viltus, ka viņš nav nemaz to apzinājās, līdz tam aizgājis, līdz tam īstajam, kā jātver šī esība. Un, lai viņš varētu arī citiem nodot tādu pašu jau to uztveri. Viņš viņam dod viltus ilūzoro, kā vajag uztvert. Un tagad ir kaudz ar tādiem. Kāpēc? Tāpēc, ka tas ir moderni kļūs, stilīgi. Meditēt vai kaut kādiem tur balī aizbraukt uz kādu retrītu un nofočēties tur uz palmu fona ar citu grupiņu, kā mēs tur locamies, vai kaut kādā pozā stāvam, vai kaut kādu smaidošu tur budisma mūku vai kaut kādu tur citu, tur ielikt iekšā. Tas viss ir viltus iluzorais pasākums. Lūk tā. Un es kāpēc ļoti maz, kurš jums to saka? Kāpēc, nezinu. Ļoti maz, kur jūs varat īstu šo informāciju dabūt. Galvenais, ka īsta informācija nav garšīga, viņi ir īstenībā, viņi ierosinās jūsos, ja jūs viņu patiešām uzklausīsiet, ierosinās jūsos dusmas, varbūt pat protestu, pretestību. Kāpēc? Tāpēc, ka tas ir kaut kas īsts. Tas ir tāpatās, kā kad kādam politiķiem pasaka, kurš tu zini, ka viņš ir nodarbojas ar korumpētību, viņš tur izsēm neko miljardus, viņam acīs pasaka, kas ir ko, viņš sāks uzbrukt pretēji. Kāpēc? Tāpēc, ka īstenais izrok ārā to dabu. Un lūk, ja jums kaut kas tāds radās iekšēji, tāda pretestība, tam, ko es tikko pastāstīju, jūs varat pastīties, no kurienes viņi izriet, jo tur sēž tas, kas jūs vazā aizdego. Tāds joks. Lūk, tāds joks. Lai garīgi bagātinātos un attīstījos, jums jau viss ir priekšā. Jūs jau esat kaut kas, kurš vēro esību. Ko darīt tālāk arī ir tas, kas jādara. Pieejama informācija, vajag tikai gribēt to. Bet viņa nepatiks, tāpēc, ka viņa nav garšīga. Viņa ir tāda piezemēta, tieša, neinteresanta var šķist. Tas viss ir interesants. Tur mēs grupā kaut ko darām, tur apskaujamies, apmainamies ar enerģijām. Čakras tīram viens otru. Ieslēdzamies 10. vibrāciju līmenī jaunajā, tur laikmetā vārtos ejam iekšā. Kaut kas fantastisks, vai ne? Tu piedzīvojums vesels. Šeit sēdi, vēro, skaties, uzdod jautājumus. Lasi 100, 200, 500 gadu senu literatūru.
kur ir gudri cilvēki jau sarakstījuši visu šo, un to vajag vienkārši lasīt viņu skatījumus, domas, mēģināt izprast, ko viņi ar to ir domājuši, un saviem tā kā savu pieredzi censties to saprast, izdzīvot, piedzīvot. Tas nav tik interesants, tas ir darbs un tāds monotons, bet tāds diezgan tāds savā ziņā varbūt pat garlaicīgs, jo prāts laiku sitīs taču prom uz tiem piedzīvojumiem. Uz to Balī gribās aizbraukt. Vai uz Indiju. Bet tas ir taču interesanti. Lūk tā. Ar jums bija salons. Attīstaties, lai jums viss ir labi. Baudiet sauli un tiekamies nākamajos video. Čau, čau. Om aho bata guru pe mate deo tamba de yo de de ko do tamba de yo de de ko do tamba de yo de de ko do